Tikko sākās fināls. Šajā momentā notiekās cīņa, kurš no spēlētājiem veiks iztienu. Šajā duelī pārāks ir Pēters. Tas notiekās noliekot bumbu uz mājas līnijas. Pēc atstiem pret vienu bordu jāpieripina tuvāk. Abi šie spēlētāji ikdienā var teikt ir lieli draugi. Tieši tāpēc būs interesantāk vērot šo finālu, kuram uzsākoties, principā, visas draudzības tiek aizmirsta un katrs cīnās par sevi. Pēters līdzīgi kā Ivo izstāv sāk no boksa kreisās malas. Arī viņam. No bumbām krīt kreisajā tuvajā stūrī. Jau ar otro sitienu mēs redzam, ka Pēters sāk piekopt savu taktisko taktiku, liekot snukerus. Tad šī spēles spils spriežot, varam teikt, ka šī pāra pirmais numurs ir Pēters, attiecīgi otrais ir Ivo. Iepriekšējā pārī tomēr procentiem 70 pārsvars bija Ivo. Tā, kamēr norisinās pirmais frames, apstīsimies turnīra tabulu, kā abi šie spēlētāji ar ko ir spēlējuši un kā ir nokļuvuši līdz finālam. Abi šie spēlētāji sacensības uzsāk no otrās kārtas. Tātad. Jā, šeit nedaudz pār stipru. Pēters uzsit, visticamākais, ka viņš tā kā gribēja 7. dzīt vidus lūzā un 8. izēs 9. Un tajā momentā viņam 7. jādzen stāva lūzu. Rezultāts 1-0 Pēters ir vadībā. Tātad otro frame uzsāks Ivo. Tātad Pēteram Eremets pirmā spēle bija ar Antonu Jevdokimenko.
kurš pirmo spēli aizvadīja Konstantīnu Kompu. Uzvarot nonāca pretī Pēterim Ermansonam. Šajā mačā Pēters bija pārāks 7-5. Turpinot savu dalību pa uzvarētāju zaru, tā skatīsimies Ivo izstienu, atkal no kreisās boksas malas, un 4. bumbā vajadzētu būt, jā, tā arī 8. Iekrīt tuvējā stūrī, bet atkal tiek pieļauta kļūda, un arī baltā iekritīs lūzā. Nākamajā kārtā Pēters Ermansons tikās ar Siguldas pārstāvi Eduardu Vaļēgo. Šajā mačā Pēters bija pārāks rezultāts 7-3. Uzvarot Eduardu, Pēters iekļuva jau play-off zonā top 16, kur viņam pretī nāca Oļegs Demjanovs. Arī šajā mačā Pēters bija pārāks ar rezultātu 7-2. Ne, 7-4 runājos. Ceturtfinālā Pēters Ermansons svinēja ļoti pārliecinošu uzvaru pār Ivo Ulmanu. Rezultāts 7-1. Kāpēc spēles atzina arī Ivo, kad Pēters esot spēlējis tāpat kā Ivo kādreiz esot spēlējis savu labāko spēli pāris gadus atpakaļ. Neesmu bijis nekādas šansas Ivo uz uzvaru. Un pusfināls jau šodien norisinājās starp Kristoferu Darbī un Pēteru Ermansonu, kur rezultāts 7-3. Svinot uzvaru, Pēters iekļuva finālā. Tā. Ivo Šmits. Šmits, tāpat kā Pēters, uzsāka cīņu no otrās kārtas. Kur pirmajā kārtā tikās Gads Talba ar Lindu Buķi. Gads pirmajā kārtā uzvarot Lindu ar rezultātu 7-6 kontrā. Nākamajā cīņā tad Gads Talba atzina Ivo pārākumu rezultātu 2-7. Uzvarot šo spēli, Ivo pa uzvarētāju zvaru kā reiz tikās ar Pēteru play-off. Pirmās kārtas pretinieku Oļegu Demjanovu un ar identisku rezultātu 7-2 pievērs to, iekļūstot top 16 jeb 8. finālā. Tikmēr mēs redzam, kā Ivo izlīdzina. Panāk rezultātu 1-1. Tātad Ivo pretinieks sastadaļu finālā bija Vladimirs Ladins. Visai pārliecinoši rezultāts 7-1 tika pieveikts arī Vladimirs. Un ceturtdaļu finālā Ivo vakardien vēl vakarā tikās ar Pēteru audzēkni Vadimu Jemeļānovu. Sākumā šajā spēlē dominēja Ivo, tad beig rezultātā viņa spēlē līdz viņam uzvarā, un Ivo arī svinēja uzvaras rezultātu 7-4. Un šīs dienas pusfināla spēle, kas nu pat noslēdzās, Ivo bija pārāks par Aivaru Renbergu, rezultātu 7-4. Tādā veidā mums šie dalībnieki ir
Nu jā. Jo sitiens bija gana spēcīgs. Līdz ar to gana sarežģīti aprēķināt, kur paliksies baltā. Un sev ir uzlicis snukera pozīcija. Nav pārāk sarežģīta. Es pat teiktu gana veiksmīgi. Atspēle, jo trešā man tomēr traucē, un principā tagad Ivo piekopa. Pēters spēles paņēmienus. Sarežģīts sitiens. Tādu, ko varam redzēt, ka viss mums vairāk mazāk ir izritināts pa visu laukumu. Tagad galvenais ir veikt precīzes. Kārtējs snukers no Pētera puses. Ir teorēti, Pēters ir izskautījis to. Viņš vēlēs arī panākt, kad samērā elementāri trešā bomba, tagad ceturtā, piektā. Labi izēja uz sestā iet tālajā labajā stūrī. Un septītā viņa vai principā viņa iet. Viduslūzes, astotā iet labais apakšējais stūris. Un devītā principā iet visās sešās. Lūdot atkarībā no tā, kur atstās baltā bomba. Visticamākais iet vidus vai tālais kreisais. Rezultāts 2-1 Pēters vadībā. Ivo izstien. Atkal sāks no bokas kreisās malas.
jāsaka tā. Kārtējoreiz bumba iekrīt tuvajā kreisajā stūrī. Principā bumba pozīcija uz galda ir tāda, ka Ivo varētu arī sastā bumba varbūt tās ir tuvu bortam klāt, bet tagad trešā, caur otro tiekies trešā. Jā, tad abas divas bumbas ir lūzā. Neveiksmi. Citu komentāru grūti pateikt. Tad abas divas bumbas ir lūzā, tagad ir viena citiena, kas abas divas. Nē, jā. Otrā bija redzama, tad kā varēja manīt, kad Pēters jau skatās, vai piektā bumba iet vidus kreisajā lūzā. Jāatzīmē, ka abi šie spēlētāji, Pēters spēlē ar kreiso roku, Ivo spēlē ar labo. Katram no viņiem ir savas priekšrocības. Bet, kā manīt, Pēters ļoti bieži izmanto resti. Tad cik snuki salīdzinājumā pūli šos palīgi līdzekļus restus izmanto daudz biežāk. Nekur arī tas, ko Pēters skatījās, vai piektā iet vidus lūzā vai neiet. Pēc idejas. Pēters ir kāds to, ko vajadzētu kā paveikt Ivo. Teiksim tā, ja ir atvērtas pozīcijas, tad te spēles risinās līdz vienai kļūdai. Manā skatījumā Ivo tagad nevajadzētu domāt un koncentrēties tieši šo te vienu pozīciju, kad gan trešā, gan otrā palika tālajā labajā stūrē un domāt uz priekšu. Jā, tas, teiksim, papildus domājot par šo te situāciju, kas līdz 4. frēmā viņam varētu arī liekt turpināt kvalitatīvu aizvadīt nākamās spēles finālu. Pēters izmanto līdzvērtīgu izsitienu kā Ivo. Es domāju, ka viena no bumbām no romba iet kreisajā apakšajā stūrī. Atkal. Bumba pozīcija uz galvu. Atļauj spēlētājiem. Dos apakšējo viņu.
piedzinot nedaudz tuvāk tuviem īsiem bortam. Nu, tagad ir jāuzmanās to, ka pikta visticamākais tiks spēlēta uz tuvējo labo blūzu, bet ir jāuzmanās, lai tas ir tas, kas ir teicis, no kā ir jāuzmanās, ka 9. bumba var patraucēt. Nu, tagad visticamākais 5. tiks jau sista uz tuvējo kreiso blūzu, bet ir precīzi. Tik pieļaut kļūdu. Pieļauju domu, ka pēc šī frame būs Ivo izsitiens un tiks pirms šī nākamā frame. Ja Pēters šo paņems, pat arī Ivo vinnēs, būs timeouts. Pēters skatās, kur atstāt balto pēc sasādbumas realizācijas. Ir apakšējais vīns, pēc 8 bumbu nāks atpakaļ. Lai ir negatīvs leņķis, taču liela neveiksme var traucēt Pēterim uzvarēt šo frame, ja viņš to arī panāk. Rezultāts jau ir 4-1, kā es minēju, Ivo pieprasa timeoutu. Tiekamies pēc 3 minūtēm.
Spēlēcāks pēc pirmā tēmota ar Ivo izsitienu. Nu, 8. bumba, visticamāk, kas vēl nāks uz kreiso stūri. Tieši tā arī notiekās. 9. paliekās uz vietas. Nu, šajā situācijā, tiksim tā, pozīcija uz galvu. Jābūt nedaudz baltā tuvāk tālēm visiem bortam. Jo taisīs atspēles, ticamākais. Un tā arī notiekās ļoti veiksmīgi. Būtu nedaudz stiprāks sitiens, tad vēl būtu papildus aiz otrās bumbas, bet tas, ka Pēters
pavisam nedaudz, bet tomēr pirmo bumbu un labo malu tomēr redz. Nu, ja pirmā bumba iet vidus lūzā, es domāju, ka šoferiem vajadzētu paņemt Šmitam. Principā šis te fināla duels ir interesants arī to, ka abi šie spēlētāji varētu teikt, ka vadošie Latvijas pūla treneri. Pateicoties viņiem, pūlam ir piesaistīti vairāki jauni spēlētāji, kas visai īsā laikā ļoti strauji progresē. Teiksim tā. Viens no Pētera audzēkņiem vakardien, Vadims Emiļānovs, vakardien kā reizi ceturtdaļu finālā tikās ar Ivo Šmitu. Savukārt zināmākais vai zināmākā Ivo audzēkņa Taņa Lāce, kas gadu laikā demonstrēja savu progresu, piedaloties NBA amatieru līgas turnīros. Ir izcīnījusi 2013. gada Čakas Čūņielas reitingā pirmo vietu. Nu, skaists spēle, tātad šis pārtraukums tiešām nācis par labu Ivo Šmitam. Atceramies pēc izstiena. Izgājiens uz pirmo bumbu nebija diezko labs, Ivo izvēlējās nevis uzbrukt, bet uztaisīt atspēli, kas viņam izdevās gan veiksmīgi. Lai gan Pēters nepieļauj kļuvu un trāpīja pa pirmo, bet tad viņš atstāja samērā labu pozīciju priekš Ivo, un Ivo ar otro piegājienu, pienākot pie galda, salasīja visu bombas. Nu, arī Pēters uzsāk no boksa kreisā stūra, 8. bomba iet stūrī. Līdzās mēs redzēsim atspēli. Pēteri izpildījumā. Nu, problēma mums varētu būt to momentu 2. un 7. kas visai cieši klāt. Mēs redzam, ka pirmā bumba ir paslēpta aiz 4. Izmantojot džampu šajā situācijā. Principā nav reāli, jo 4. bumba atrodas ļoti tālu. Un Ivo izmantos tālu īso bortu, iedodot kreiso vintu. Un, it kā nedaudz situācija ir atrisināta ar 7. un 2. bet te pašā laikā te ir jāsit caur 1. 2. iekšā. Jā. Jo, tagad doto momentu 1. bumbu redz, bet konkrēti vienā lozā viņi īsti tā kā iekšā neiet. Es ticamāk, kas liks aiz 5.
Tāds ļoti labs. Snukers. Tā. Pēters atstāja pozīciju Ivo. Tagad pirmā iet gan uz tālo kreiso, tālo labo, bet šajā gadījumā es domāju, ka cik otrā atrodās aiz trešās. Pieļauju, ka varētu tur būt vēl viena atspēle no Ivo. Mēģinot pirmo, tad balto atstāt turpat. Tālajā malā un pirmo atzinot pie 5. 9. skatīsimies. Jā. Viņš vienkārši pielīmēja, vēlējās pielīmēt pie bortiņa, kas īsti nesanāca. Nu, tīri teorētiski atkal pirmā bumba iet labajā apakšējā stūrī, bet sitiens tad jātais gan spēcīgs, balto nāk atpakaļ un tad nav pozīcija uz otro bumbu. Tādēļ neveiksmīgi atspēle. Nu, tagad pirmā ir jāsit vidus lūzā un pēc saskarsmes pirmo bumbu baltā ies uz priekšu. Mēģinot trāpīt pa 3. un 4. 3. un 2. Tas Ivo izdevās, bet pēc šādām te saskarsmēm ļoti grūti nokontrolēt balto bumbu, un kā mēs redzam, šajā gadījumā viņš atbrīvo pozīciju Pēterim. Tagad ir otrā, atpakaļējies Vīns, 3. turpatās. 4. sitīs uz tālajām lūzām. Te varēja patraucēt nedaudz 7. bumba, bet dzīs uz priekšu tā, lai 5. iet uz labo stūri. Bīstami. Un spriežot pēc Pētera mīmikas, 7. bumba traucē. Devītnieks principā ir pozitīvs to, ka bumba, kuras tam nav jānorāda. Nu, jā. Tad nekas cits neatliek kādīt uz tālo stūri. Skatīsimies, ar ko atbildēs Ivo. Ivo dod iespēju Pēterim vēlreiz taisīt dupletu. Nu. Septītā bumba iet galā, bet te tagad ir, nu jā, Ivo izvēlas atspēlēties, jo izgājiens uz 9. Ir ļoti sarežģīts.
Tagad tikko pilnīgi nolažoju. Šeit bija spēle līdz vienai kļūdai, nevis vienai kļūdai, bet kurš pirmais nokļūdīsies, un šajā pozīcijā Ivo atstāja 7. bumbu. Šādas te kļūdas spēlētāji viens otram nepiedod. Skatīsimies. Atspēle. Nedaudz paspēcīgi. Attiecīgi, jā, pirmā bumba būtu palikusi pirms vidus lūzas. Tā varētu teikt, ka atspēle gana veiksmīgi, bet dotajā momentā pirmā iet vidus lūzā, vienīgais, kad otrai uz tuvējo kreiso stūri traucē 7. Bet ar šo te sitienu pēc borta situācija viņi burtiski nemainās. Attiecīgi, tagad jautājums ir, vai ar otro tiks sista 3. vai arī otrā tiks dzīta uz labējo stūri. Tad fināls norisinās līdz 9 uzvarām. Citienu baltā bumba atgriežas. Burtiski turpat, kur bija iepriekš. Tagad jātais top šūts. Jā, mums ir 4. nevis 8. Pie tuvējā stūra. Piekto redz tieši tik daudz, lai skaidrs šis frames. Atkal kārtējo reizi nedaudz. Jā.
atgādinās tie, kas varbūt tās tagad ir pieslēgšies. Mēs skatāmies uz Latvijas pulu čempionātu disciplīnu pulu 9 fināls. Pētera Ermansona un Ivo Šmitu. Divi rīdzinieki. Kopumā piedalījās 39 dalībnieki no visas Latvijas. Tagad bez Rīgas čempionātā piedalījās 3 no Siguldas, 1 Cēsis. Un vairāk ir Ogres novadnieki. No Lielvārdas Gunters Grīnums iekļuva top 16. un izcīnīja dalīto 9. 16. vietu. Šis bija viens no pirmajiem čempionātiem, kurā visai aktīvi piedalījās kluba Hauze, Ogres kluba Hauze spēlētāji, Sandis Siliņš, Edijs Gailis un Kārlis Melicis. Tāpat tas ir šajā klubā reitingu posms pastāvīgi spēlē Ģirds Melngailis. Viņu sekmes Siliņš, Sandis, Ģirds Melngailis ieguva 33. dalīto vietu. Edijs Gailis izcīnīja dalīto 25. vietu. Un visaugstāk no ogrieniešiem tika Kārs Melicis, kurš ieguva dalīto 17. 24. vietu. Tas bija viens soļu attālumā no top 16. Tāpat tās čempionātā piedalījās viens Daugavpils pārstāvis, Genādijs Kaminskis. Žēl, bet nebija atbraukuši Liepājas Jēkabpils pārstāvi, kas ļoti bieži ievieš korekcijas fināla stadijās. Tā, 2013. gada sezonā vēl atlikuši 2 nozīmīgi turnīri. 21. decembrī 9 komandas no Latvijas dosies uz Lietuvas galvaspilsētu Viļņu, kurā norisināsies klubu pulu līgas fināla. Fināla posms. Kopumā šajā līgā bija 4 posmi, 3 no kuriem norisinājās Lietuvā, 1 bija Rīgā, pēdējais 4. Un pēc šiem 4 posmiem labākās 16 komandas izspēlēja fināla turnīru. Pateicoties tam, ka dalībnieku skaits pēdējos posmos bija gana augsts un vairāk komandas ieguva vienādu punktu skaitu, tad lielais fināla posms dalībnieku skaita ziņā tika palielināts līdz 18 komandām. Un jau nākamā sestdiena tātad 9 komandas no Latvijas, 18 cilvēku sastāvā dodās uz Viļņu. Arī šīs spēles tiks translētas Pulu 8 mājaslapā. Un visiem interesantiem būs iespējas sakot tiešraidē. Un attiecīgi gada noslēdzošais būs 23. decembrī šeit pat čempionu klubā Latvijas pāru čempionāts pulu 9 disciplīnā, kur dalībnieki pa pāriem, tad 2 cilvēku sastāvā. Nu jā.
Pieļauju rupju kļūdu, veicot samērā vienkāršu dupletu. Arī Pēterim šajā situācijā nav tas labākās izgājas, jo praktiski taisnu bumbu var sist gan pa labi, gan pa kreisi. Pēters sitīs uz labo stūri. Pieļauju domu, ka būs nākamais timeouts. Spriedze ir gan augsta. Iepriekšējais frames varēja būt tāds lūzuma punkts. Bumbas uz galda ir izrunāts, tātad principā nav nevienas tādas problēma. Tagad viss atkarīgs no baltās bumbas kontrolas.